Ozoliņš. Sants Ozoliņš pats turpina kontrolēt ripu. Piespēl Hosam, Cipulis! Cipulis! Un atklāja Lozošīns uzbrukums turpinās ripu Ozoliņam. Skatāmies vēlreiz šo Rīdznieku uzbrukumu, un Cipulis bija tūlīt tam, lai gūtu vārds. Vēlreiz izdodas uzvarēt Vilsonam. Ozoliņš saspēlējis vēlreiz ar Ņīževī. Saštuvojas vārtiem. Piespēle teicam, metiens garām vārtiem. Šoreiz Hosas izpildījumā. Cibuļskis vārtu priekšā un aizsarg pozīcijā Marcels Hosa. Ozoliņš ilgāku laiku kontrolē ripu, piespēle Ņīževijam. Hosa! Un vēl viens metiens Vilsona izpildījumā. Un tur arī mača galvenais arbitrs neizdodas noturēt ripu uzbrukuma zonā. Ozoliņš, Ņīževijs. Ozoliņš izdara metienu un vārtu priekšā Vilsons. Mēģina iebakstīt ripu vārtos. Uz saķeršanās uz ledus tiek nogāzt viens no mūsu spēlētājiem, bet atkal ripa ir pie Aleksandra Lozošina. Emocijas sit augstu vilni, karsts pie vārtu staps. Šeit glābi Rīgas Dinamo. Vārtu staps tieši tā. Pestuško vēl 30 sekundes. Maskavas dinamiešiem joprojām tas pats virknējums. Novāks, Pestuško, ripu vārtu priekšā un raida to vārtos Maksims Pestuško. 1-0 Maskavas Dinamo izvirzes vadībā. Spēles 13. minūtē. Jā, uzmet pa kājsargiem, Telkvistam ripa atlets un pats Pestuško arī to iebakstīja vārtos. 1-0 izmanto lielo skaitlisko vairākumu 5-3. Maskavas Dinamo mierīgs Oļegs Znaroks. Viņa padotie ir izdarījuši to, ko viņš no viņiem prasa skaitliskajā vairākumā. Tātad gūsta vārds. Nu, redzējām, apzināts metiens pa kājsargu. Lūk, cerībā, ka ripa atliks kaut kur vārtu priekšā. Tā tas arī notiek, netiek pie tās Leo Komarovs, bet pats Pestuško raida to vārtos. 1-0, maskaviešu vadi. Metienu izdara Aleksandrs Ņīževijs. Cipulis aiz vārtiem. Nokam piespēlē Cipulis. Un kur ripa? Ripa kaut kur burzmā, vēl viens metiens, ripa aiz vārtiem. Lūk, Mārtiņa Cipuļa iespēja. Pavlovs saglabā arī piespēle Kuzmenkovam garām vārtiem. Vēl viena iespēja mūsējiem Skorcovs. Lieliski šobrīd šo nomaiņu aizved mūsu 4. trīnieks. Hosa piespēle gar vārtiem. Vārtu pārliknis pēc Kaila Vilsona metiena. Viņš šoreiz pietrūks nedaudz veiks. Mūsējo turpina vētraini uzbrukt. Vilsons! Vārtī! Marcels Hosa! Nu, tomēr mūsēja sagriez šo virpuli. Vairāk kā minūtu uzturējāmies šajā uzbrukuma zonā. 2 jau teicams pirms tam vārtu gūšanas iespējas, un ar 3. tomēr izdodas pielikt punktu. Marcels Hosa 1-1. Bet pēc šīs reklāmas pauzes šo mūsu ofensīvu aizsāk 4. uzbrucēja trīnieks, un spēles laikā pagūda mūsējie nomainīties. Un šeit redzam Marcels Hosa. Vēl Skorcovs palikts bija laukumā. Un jau pirms tam Vilsons trāpa vārtu pārliņu, bet tagad Marcels Hosa un viņa emocijas pēc gūtajiem vārtiem. 1-1. Un tagad Mārtiņš Karsums. Vārtu staps. Un šoreiz vārtu staps arēnā Rīga nav Karsums sabiedrotais, jau cēl rokas gaisā Mārtiņš Karsums, tomēr tiesneša žests ir nepārāk. 2 vārtu stapi. 2 vārtu stapi. 2 vienā metienā. Piespēle Džeriņam. Džeriņš aiz vārtiem neizdodas tik pie ripas. Un Kārbovs. Atvēr Telkvijs. Spēle mūsējiem sestdien 5:00 ar jau Podoļskas Viķes komandu. Un pēc tam šī mājas spēļu sērija noslēgsies pirmdien pret Torpedo. Pestuško. Ripa tomēr ir vārtos. 10 sekundes trešajā trešdaļā nepieciešamas viesiem. Nu redzējām, krīt uz zilās līnijas, Pestuško ceļās kājās un tomēr pamanās raidīt ripu garām Mikelam Telkvistam. Nu, šoreiz arī Mika nenospēlē varbūt savā labākajā līmenī. Pestuško spēja raidīt ripu vārtos.
Šekūra aiz vārtiem Indrašim. Tur jau pašā vārtu priekšā Cibuļskis. Indrašs izdara metienu. Ripa vārtu priekšā lēkā. Uz līnijas bija. Un tagad var saspēlēties mūsēji. Esam izvietojušies skaidriskajā vairākumā. Šekūra piespēlē Indrašim. Polāka metiens Ozoliņš vārtu priekšā. Nu, šī bija lieliski iespēja atzīmēties Rīgā Polākam. Vēl viens viņa metiens. Jā, ļoti labi izdevība bija Vilsonam. Šeit maz brīvā ledus bija viņam tomēr, lai apspēlētu Lazušinu. Vēlreiz atkārtojumā diezgan oriģinālā veidā centās arī vārtos dabūt Maksims Pestuško, bet tagad jau 30 sekundes paņēmis ir Oļegs Znaroks. Sekundes līdz pamatlaika beigām. Vilsons skar ripu, nogādājumu to aiz pretinieku vārtiem. Paulovs dodas pacīnīties par ripu, nāk palīgās Šekūra, piespēle Kosam. Kosa Ozoliņam. Jāizdara metiens pēdējās sekundes. Metiens Šekūra 1 sekunde! 1 sekunde līdz pamatlaika beigām. Nu, fantastiski izglābšanās šajā mačā. Un šāda izglābšanās sen nav pieredzēta arēnā Rīga. 1 sekundi līdz trešās trešdaļas beigām Šekūra raida ripu vārtos. Jā, var tagad iedomāties, kā jūtas Lazušins, bet tās jau nu tagad ir viņa problēmas. Un tā jūtas visu Maskavas Dinamo komanda. Šekūras metiens ir precīzi 2-2. Uzvarētājs šajā spēlē vēl nav noskaidrots. Nu, kas par emocijām? Jūs paši redzat savos ekrānos, dzirdat arī savos. Daudz dažādu pretinieku vārtsargu apvešanas manevru ir Aleksandra Niživī bagāžā, un tagad viņš dodas cīņā pret Lazušinu. Niživīs vai Lazušins? Vorti! 1-0. Rīdzinieki izvirzās vadībā. Pēc spēles metienos Saša ir precīzs, ar ko atbildēs Mareks Kvapils. Ļoti labs arī Marekam plauksts metiens ir. Un pret viņu Mikails Telkvis. Šīs dienas jubilārs 34. jubilejas svin Mika, un tagad pret viņu Kvapils. Kvapils līdzīgi ieslidojas kā Saša Niživīs. Māņu kustība metiens. Telkvis glābi. 1-0 paliek Rīdzinieku labā pēc pirmās sērijas. Un tagad mūsējiem laukumā Polāks. Neko par Polāku manevriem nevar zināt Lazušins, un arī mēs nezinām neko daudz par šo leģionāru, kurš aizved mūsu komandā pirmo spēli. Šī viņam iespēja atzīmēties. Polāks vai Lazušins? Polāks gūst vārtus 2-0, un ja Mika atvairīs nākamo metienu, tad Rīdzinieki izcīnīs uzvaru. Ļoti veiksmīgi izdots Polākam tagad pierakstīties Rīgas Dinamo komandā. Un ļoti tuvu esam tam, lai izcīnītu uzvaru šajā spēlē. Tas ir pats svarīgākais. Ne tik daudz punktu šobrīd, kā uzvar par čempioniem. Pestuško dodas pret Telkvistu. Un Telkvists izcīna uzvaru Rīdziniekiem. 3-2 uzvaru šajā mačā, pārspēti čempioni. Lieliska dāvana Mikailam Telkvistam dzimšanas dienā. Un ar 1 punktu aizbrauc no Rīgas čempioni. Skaista, emocionāla, fantastiska uzvara Rīdziniekiem. Tiešām jūs redzat, kas darās arēnā Rīga. Nu, jāpiekrīt tev, Jāni, kaut kas tāds, kopš olimpiskās kvalifikācijas nav redzams.